Esam Zakopane, dosimies uz Viļičkas salas raktuvēm. Kopš iepriekšējās uzlādes nobraucām 122 km, patērējām 20,7 kWh ar vidējo patēriņu 169,2 Wh uz 100 km. Esam uzlādējušies, iztērējām 36 minūtes, uzlādēts 34,8 kWh un par summu 21,32 eiro. Viļičkā mums atkal patraucēja Tour de Pologne. Nācās meklēt vietu ne tur, kur bija plānots. Esam klāt nākošajā atpūtas vietā, nobrauc kopš uzlādes 165 km, patērēti 20,3 kWh ar vidējo patēriņu 123,1 Wh uz kilometru. Interesantākais, ka bija ieslēgts klimats, salons nepārkarsta un tika patērēta 24% no akumulātora līmeņa par aptuveni 2 stundām. Bija ļoti karsti. Un tagad Energylandija. Pošamies mājās. Kopsumā jau esam nobraukuši 1582 km, iztērējām 259,9 kWh un ar vidējas mūsu patēriņš 164,3 Wh uz kilometriem. Braucam lādēties un iepirkties uz Krakovu. 7% pierašana.
Krākova nobraukuši kopš iepriekšējās uzlādes 221,9 km, patērējām 31,6 kWh ar vidējo patēriņu 142,2 Wh uz kilometru. Lādējamies uz Varšavu un iepērkamies un lādējam. Uzlādēts ir, lai pietiktu līdz Varšavai, paliktu vēl 12%. Vietas galīgi nav aizņemtas. Tātad uzlādēts 63,82 kWh, patērējām laiku 59 minūtes un aptuveni tas mums izmaksāja 24,5 eiro. Un, protams, vēlreiz jāatzīmē jaukie Polijas autobāņu atpūtas laukumi. Varšava. Kopš iepriekšējās uzlādes nobraucām 334 km, patērējām 54,5 kWh, vidējais patēriņš 163 Wh uz kilometru. Kamēr lādējamies, tikmēr apmeklējam iepirkšanas. Mums uzrāda, ka ierodoties McDonald's tuvalkos varētu būt 22% atlikums baterējai. Esam uzlādējuši 59 kWh, patērējuši
50 minūtes ar kopējo summu 22,9 eiro. Esam McDonaldā Suvalkos, nobraukuši esam 268 km, iztērējuši 46,9 kWh, ir vidējo patēriņu 175,2 Wh uz kilometru. Diezgan ātra uzlāde, nepaspējām pat uztaisīt pasūtījumu McDonaldā. Kauņa. Nobraucām 146 km, patērējām 26,4 kWh, vidējais patēriņš 180,9 Wh uz kilometru. Nakts, darīt nav ko, viss ciet. Pastāvējām 20 minūtes, uzlādējām 38,2 kWh un samaksājām par to 8,41. Esam mājās. Atlikums 20%, pa visu esam nobraukuši 267 km, iztērējuši 432 kWh elektrības, mūsu vidējais patēriņš 165,8 Wh uz kilometru. Aptuveni esam iztērējuši uz elektrību 223 eiro. Par braucienu uz Zakopane, Polijā. Veicām turp un atpakaļ 2600 km. Ar elektroauto var ceļot. Ērti. Aprēķinot kopējos izdevumus, diemžēl ne visus es piefiksēju, un man sanāca 203 eiro, bet plus mīnus kaut kur 220 uz braucienu varētu sanākt. Atziņas par lādēšanos, protams, labāk lādēties kā Teslas īpašniekam Teslas lādētājus, jo tas sanāk jūtami lētāk, aptuveni 1,6 zloti par vatu stundu. Attiecībā uz citiem lādētājiem var sanākt līdz pat 2 reizes dārgāk. Ļoti labi man palīdzēja citu lādētāju meklēšanā aplikācija Plugsurfing, bet es neieteiktu, izmantojot šo aplikāciju, var arī inicēt lādēšanos un apmaksāt, bet es neieteiktu lādēties, izmantojot šo aplikāciju. Es ieteiktu lādēt, izmantojot konkrētā lādēšanas tīkla aplikācijas. Taču pieredze parādīja, ka ne visas aplikācijas labi strādā. Man nācās sazināties ar Elocity aplikācijas atbalsta dienestu attiecībā uz jautājumu, ka es nevaru pieregistrēt savu maksājumu karti viņu aplikācijā. Lai pieregistrētu karti, ir nepieciešams vispirms ievadīt telefona numuru un saņemt SMS-ku, uz ko Elocity atbalsta dienests man atbildēja, ka viņam visa šī funkcija nestrādā attiecībā uz ārzemju numuriem un ieteica izmantot caur
viņu mājaslapu, ko es arī izmantoju. Ja mēs izmantojam vienu un to pašu lādētāju, tad, piemēram, Plugsurfing piedāvā mums lādēties pa 3,25 zlotiem, bet lādējoties izmantojot natīvo tīkla aplikāciju vai webu, mums sanāk 2,48 zloti par kilovatstundu. Starpība jūtama. Vai stipri nomocīja lādēšanās laiks? Es teikšu, ka nē, jo vairumā gadījumu tas lādēšanās laiks bija pietiekoši mazs, vai arī mums bija ko darīt apkārtnē. Apskatīties apkārtni, pastaigāties, noderīgs laiks, lai izstaipītu kājas garā ceļā. Būtībā mašīna pieļauj braucienu līdz pat Varšavai ar vienu uzlādi. Šeit ir jautājums par, kā cilvēks ir pieradis braukt. Ja mēs ņemam braucienu uz Zakopani, tad visu šo posmu varēja veikt ar 3 uzlādēm. Bet, ņemot vērā lādēšanās izdevību Tesla Superchargeros, mēs braucām ar 4 uzlādēm. Interesants fakts. Zakopanē bez mūsu Teslas bija vēl manītas 2 Teslas ar Latvijas numuriem, un lādējoties Varšavā, vēl viena Tesla ar Latvijas numuriem. Tā kā ar Teslu, ar elektroauto ceļot var. Tiekamies!